Žēlastība jums un miers no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Šajā dienā mēs pārdomāsim Dieva vārdus no Mateja evaņģēlija 5. nodaļas. Jēzus saka: ja jūsu taisnība nav pārāka par rakstu mācītāju un farizeju taisnību, tad jūs neieiesiet debesu valstībā. Jūs esat dzirdējuši, ka tēvu tēviem ir sacīts: nenogalini, un kas nogalina, tas nododams tiesai. Bet es jums saku, ik viens, kas uz savu brāli dusmojas, nododams tiesai. Ik viens, kas uz savu brāli saka nejēga, nododams Sinedrijam. Bet kas uz savu brāli saka stulbais bezdievi, tas nododams elles ugunīs. Tādēļ, kad tu atnes savu upurdāvanu pie altāra un tur atceries, ka tavam brālim ir kaut kas pret tevi, tad atstāj savu upurdāvanu altāra priekšā. Ej un izlīgsti vispirms ar savu brāli un tad pienes savu upurdāvanu. Nevilcinies izlīgt ar savu pretinieku, kamēr ar viņu vēl esi ceļā, ka tavs pretinieks tevi nenodod tiesnesim un tiesnesis tiesas izpildītājam, un ka tas tevi neiemet cietumā. Patiesi es tev saku, tu no turienes neiziesi, pirms nenomaksāsi pēdējo kvadrantu. Āmen. Mīļais Kungs un Dievs, mēs tev pateicamies par tavu vārdu dāvanu, kas mūs pamāca, kas mūs brīdina, bet arī iedrošina. Nāc pie katra no mums šajā brīdī un svētī mūsu tavu vārdu patiesībā, jo tavs vārds ir un paliek mūžīga patiesība un dzīvība. Āmen. Mūsu Kungs Jēzus svētajos rakstos mums tiek atklāts ne tikai kā glābējs, kas mums piedod grēkus. Viņš tiek mums atklāts arī kā Dieva dotās bauslības skaidrotājs. Viņš toreiz sacīja, un mums šodien saka: ja jūsu taisnība nav pārāka par rakstu mācītāju un farizeju taisnību, tad jūs neieiesiet debesu valstībā. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka mums ir jāpārspēj reliģisko noteikumu pildītāji. Bet ne vienkārši pildītāji, bet tādi pildītāji, kas stingri turējās pie visiem noteikumiem. Viņi nebija tādi, kas cilvēku priekšā darīja kaut ko vienu, bet savās mājās kaut ko citu. Šie rakstu mācītāji un farizēji bija ārējās reliģiskās dzīves čempioni. Pat mūsdienās sarunvalodā par farizejismu mēdz saukt tādu rīcību, kurā cilvēks stingri, pat pārspīlēti turas pie kādiem noteikumiem, turēdamies pie likuma burta, bet pazaudējot likuma garu. Tātad Jēzus saka, ka mūsu taisnībai jābūt pārākai par reliģisko čempionu taisnību. Tas ir aicinājums pārspēt čempionus, labākos no labākajiem. Kā tas jums izklausās? Diezgan traki. Turklāt Jēzus jau nerunā par kādu zelta kausu un medaļu iegūšanu, bet gan par mūsu likteni mūžībā. Ja mēs ar savu taisnību nepārspēsim reliģiskos čempionus, mēs neieiesim debesu valstībā. Protams, mēs arī varētu atviegloti nopūsties un sacīt: paldies Dievam, ka mums, kā toreiz Dieva tautai, nav jātur 613 baušļi, bet gan tikai 10. Bet kā mums iet ar tiem pašiem tikai 10? Vai tiešām mūsu dzīve saskana ar to, kas ir rakstīts Dieva dotajos 10 baušļos? Manējā tiešām nē. Kāds jau var sacīt, ka viņš dzīvo saskaņā ar 10 baušļiem, bet ar to domādams ārējo baušļu formu. Proti, ka pietiek tikai ar to, ka tu savaldi savas rokas, kājas un muti.
Bet šajā vietā atkal paceļas Kunga Jēzus Kristus balss, un viņš saka, jūsu taisnībai ir jābūt pārākai par rakstu mācītāju un farizēju taisnību. Ar to viņš arī pasaka, ka Dievu priekšā neder tas, ka ārēji viss ir kārtībā, bet ka tam, kas notiek ārēji, ir jāsaskan ar to, kas notiek iekšēji. Un tad Jēzus iedarbina buldozeru, kas pavisam nolīdzina mūsu paštaisnību. Viņš saka, jūs esat dzirdējuši, ka tēvu tēviem ir sacīts, nenogalini, un kas nogalina, tas nododams tiesai. Bet es jums saku, ik viens, kas uz savu brāli dusmojas, nododams tiesai. Ik viens, kas uz savu brāli saka nejēga, nododams sinedrijam, bet kas uz savu brāli saka stulbais bezdievi, tas nododams elles ugunīs. Ak vai, dzirdot kaut ko tādu, daudzi mūsdienu cilvēki saķertu galvas un sacītu, nu kā tad mīļais Jēzus, Dievs, kas ir mīlestība, tā drīkst runāt? Jā, šeit runā Dievs, kas ir mīlestība. Bet tieši mīlestības saturu mēs ieraugām Dieva dotajos baušļos. Un mīlestība jau nozīmē to, ka tam, kas notiek ārēji, ir jāsaskan ar to, ko tu jūti iekšēji. Citādāk tā nav mīlestība, tā ir liekulība. Tā Dieva priekšā ir liekulība sacīt, ka nevienu neesi nogalinājis, bet tomēr savā sirdī uz kādu dusmojies un nīsti. Jo dusmas izveido slepkavības grēkam formu, bet rokas pēc tam izveido saturu. Pirms cilvēks tiek nogalināts ārēji, viņš vispirms tiek nogalināts iekšēji. Bet mēs jau parasti tā uz to neskatāmies. Mēs skatāmies tikai uz savām rokām, kājām un muti un sakām, viss ir kārtībā. Un cik gan bieži mācītājiem nav jādzird šīs paštaisnās runas. Mācītāji, es jau nekāds lielais grēcinieks neesmu, jo es taču nevienu neesmu nogalinājis. Bet Dievs tādam saka, tu liekuli, cik daudz tu esi uz kādu dusmojies. Jā, tevī nav slepkavības satura, bet cik daudz sevī nesā slepkavības formas. Par cik daudziem cilvēkiem tu iekšēji dusmās esi nodomājis, tas gan būtu labi, ja viņa nebūtu. Dusmas bieži vien tiek salīdzināts ar uguni. Tie, kas ir nesavaldīgāki, tie savu dusmu emociju pamana ātrāk. Tie redz lielu dusmu ugunskura, kas spēj nodarīt lielu postu, ja to nesavalda. Bet ir cilvēki, kas saka, ka es jau ne uz vienu nedusmojos. Te varētu jautāt, pagad, tu vispār esi vēl dzīvs? Bet nu labi, tie, kas varbūt ārēji lēnprātīgi un pazemīgi, un viņiem dusmu nav, ir tikai tādas niecīgas dusmiņas, bet arī tā mazā liesmiņa vienā brīdī var iedegties un izdarīt lielu postu. Jēzus dusmas pielīdzina slepkavībai. Viņš vispirms skatās uz to, kas notiek iekšēji. Un tad jau tālāk viņš uzrunā tādas varbūt pēdiņās nevainīgas lietiņas. Tās nav rokas, kas paveic kaut ko sliktu, bet gan vārdi. Visticamāk dusmās izteiktie vārdi. Ik viens, kas uz savu brāli saka nejēga, nododams sinedrijam, augstākajai tiesai. Bet kas uz savu brāli saka stulbais bezdievi, tas nododams elles ugunīs. Šīs dienas sprediķa tekstā teikts, kas uz savu brāli dusmojas tas, kas uz savu brāli saka tas. Runa tiešā nozīmē šeit nav par mūsu miesīgajiem brāļiem, bet gan par to, kas notiek draudzē.
Jēzus vēlas, lai tieši viņa draudze ir tā vieta, kur mīlestība cilvēku vidū sāk izpausties tās tiešajā nozīmē. Jā, neliekuļotā nozīmē, kur mēs domājam par to, kā mūsu ārējā rīcība saskana ar to, ko jūtam un domājam iekšēji. Un tad mums katram ir jājautā, vai mūsu draudze ir patiesa mīlestības kopība? Vai šeit ir ieraugāma neliekuļota mīlestība? Nevis tas, ka kāda priekšā smaidām, bet viņam aiz muguras lejam samazgas, aprunājam, nīstam un tā tālāk. Un vai tas, ko šeit kādam sakām, un tas, kā izturamies, saskan ar mūsu sirds saturu? Tāpēc es bieži jautāju, kāpēc cilvēki negrib nākt uz draudzi? Kāpēc ir tā, ka kādi mēdz arī sacīt, ka nenāk tāpēc, jo nevēlas sastapt cilvēkus? Parasti jau mēdz sacīt, ka baznīcā jau mēs nākam pie Dieva, tāpēc uz cilvēkiem un viņu domām mums nav jāskatās. Bet tā gluži nav. Baznīcā mēs nākam arī pie cilvēkiem. Un Dievs ir ļoti ieinteresēts tajā, kā mēs viens pret otru šeit attiecamies. Aicinājums uz veselīgām attiecībām draudzē izskanēja arī šīs dienas lasījumā no Jaunās derības. Un beidzot esiet visi vienprātīgi, pilni līdzjūtības, brāļu mīlestības, sirds iejūtības, pazemības. Neatmaksājiet ļaunu ar ļaunu, lamas ar lamām, bet tieši otrādi dodiet svētību, jo jūs esat aicināti, lai iemantotu svētību. Ja draudzē īstenotos tas, par ko šeit runā apostols Pēteris, tad es ticu, ka daudzi šeit gribētu atnākt biežāk. Daudzi gribētu piederēt tādai kopībai, kurā ir vienprātība, līdzjūtība, mīlestība, sirds iejūtība, pazemība. Nevis atmaksāšana ar ļaunu, bet gan svētīšana un labi darbi otra labā. Bet šeit mums nav jānokar degunu. Pamanīsim, ka apostols Pēters toreiz draudzē rakstīja pamudinājumu: beidzot, esiet vienprātīgi, pilni līdzjūtības un tā tālāk. Viņš nerakstīja, jūs esat. Viņš rakstīja, esiet. Jo arī toreiz nebija jau tā, ka draudze bija kādi reliģiskie čempioni, kuri visu spēja un visu varēja. Tā nebija. Tā daudzas jaunās derības grāmatas, jeb apustuļu vēstules, ir tieša reakcija uz to, kas notika draudzē. Caur tām Dieva kalpi norādīja uz esošo problēmu, gan arī uz risinājumu. Uz to, kā draudzē ir, uz to, kā draudzē būtu jābūt. Mīļie, ideālā svēto draudze ir tikai debesīs. Bet šeit virs zemes draudze ir grēcinieku kopība, kurā atveseļošanās vēl tikai notiek. Bet tai ir jānotiek. To nedrīkst ignorēt, jo tieši tas ir draudzes izdzīvošanas jautājums. Jēzus mācekļi mācīja draudzes, arī mūsu kungs Jēzus sniedz pamācību sacīdams: tādēļ, ka tu atnes savu upurdāvanu pie altāra, un tur atceries, ka tavam brālim ir kaut kas pret tevi, tad atstāj savu upurdāvanu altāra priekšā. Ej un izlīgsti vispirms ar savu brāli, un tad pienes savu upurdāvanu. Jēzus runāja toreizējā dievkalpojuma kontekstā, bet tas nemaina būtību. Tāpēc tagad Jēzus vārdus mēs varētu izsacīt šādi: tādēļ, ka tu nāc pie svētā vakarēdiena un atceries, ka kādam draudzes loceklim ir kaut kas pret tevi, tad pirms tu nāc un saņem svēto vakarēdienu,
ej un izlīgsti ar savu ticības brāli vai māsu, un tad nāc pie altāra. Mēs šeit neesam nekādi svētie. Mēs esam svēti ticībā uz Jēzu, bet vēl neesam svēti pēc izpildījuma. Tāpēc arī mūsu vidū var parādīties dusmas un pārsteidzīgi vārdi un spriedumi. Bet ko gan mums darīt? Ar Dieva palīgu censties pildīt to, par ko mēs lūdzam Tēvreizes lūgšanā. Piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Pirms mēs meklējam piedošanu pie altāra, vai meklējam piedošanu arī savā starpā? Mīļie, tas ir svarīgi, un tam tā būtu jābūt. Ja nav, es nesaku, tad visi un altāri šeit grēciniekiem ir slēgts. Ja nav spēka piedot un izlīgt, tad tas Dieva priekšā ir jāatzīst un jānožēlo. Un tas ir jādara tik ilgi, kamēr Dievs dos spēku izlīgt un piedot. Ir vajadzīgi piedošanu meklēt un piedošanu sniegt. Jā, abejādi nav viegli. Atzīt savas kļūdas un lūgt piedošanu. Un no otras puses pārkāpt pāri aizvainojumam un piedot. Tas nav viegli. Tā ir tā sevis aizliekšana un krusta nešana, par kuru runā Jēzus. Bet tieši tur, kur tā notiek, tur notiek Jēzus brīnišķīgais dziedinošais darbs. Tiek dziedinātas sirdis, piedoti grēki un attiecības atjaunotas. Bieži vien kristiešu vidū tiek citēti Jēzus vārdi, kur 2 vai 3 ir sapulcējušies manā vārdā, tur es esmu viņu vidū. Ļoti bieži šie vārdi tiek citēti ārpus konteksta, bet Jēzus šos vārdus saka tad, kad viņš māca par izlīgumu. Tāpēc viņš grib pateikt tieši šo, kur 2 vai 3 ir sanākuši kopā izlīgumam. Tur es esmu viņu vidū. Tur, kur 2 vai 3 savā starpā meklē izlīgumu, tur atklājas mans brīnišķīgais darbs. Tur es esmu un tur es gribu būt. Tātad Dievs ir mīlestība. Bet tāda mīlestība, kas vispirms uzlūko mūsu sirdis. Viņš izjautā un izvērtē to, ko citu priekšā varam noslēpt, bet viņa priekšā nē. Viņš to arī dara tāpēc, ka grib dot mums labāku taisnību. Viņš mūsu paštaisnību satricinādams un atklādams grib to mums atņemt un dot kaut ko labāku. Labāku par rakstu mācītāju un farizēju taisnību. Viņš dāvā mums sava dēla Jēzus pie krusta izcīnīto taisnību. Viņš nāk mūsu vidū un bagātīgi un pilnīgi dāvā grēku piedošanu un izlīgumu ar sevi. Bet šim grēku piedošanas spēkam ir jāiet tālāk. Tam mūs ir jāveido par draudzi, kurā parādās vienprātība, līdzjūtība, ticības brāļu un māsu mīlestība, sirds iejūtība un pazemība. Lai Dievs svētī, ka tas mūsu vidū tā notiek. Āmen.